būtu labākās. Jā. Par saviem 2 gadiem un par to, ko tu dari pašlaik. Laikam būtu jāsāk ar tiem laika posmu, kas bija pirms 2 gadiem, kāpēc vispār iedomājot par tādu lietu, ko es redzētu iespējamā misijā. Un es beidzu Rīgas ekonomikas augstskolu, saukt arī pa Zviedriem vai Stokholmas ekonomikas augstskolu Rīgā, attiecīgi biznesa un ekonomika. Un savā veidā, kā es redzēju, tas izaicinājumu ir tas, ka man ir tā vadības rīku kastīte un ir iedota vienkārši visdrausmīgākā auditorija, kur to praktizēt bērni, kuriem īstenībā nav ne prasme, ka es saku, ka tādā līmenī, kā viņus būt pieaugušiem, motivācija arī ir jābūvē, zināšanas arī. Tas īstenībā viss viņiem jāvada šie cilvēki, bet viņiem paralēli jāiedod arī prasme, zināšanas, motivācija. Un es redzēju, kā lielāku iespējamu izaicinājumu savam darbam. Un, jā, sākotnēm varbūt man likās, ka es par tā kastītes pielietošanu, bet beigās ir, man tuvāk sanāk izskaidrojums, ko es atradu pēc tiem 2 gadiem. Kāpēc īstenībā ko es īstenībā esmu darījis šos 2 gadus un kas tā lieta, kāda ir tā man personīgā filozofija, kāpēc esmu skolotājs. Un savā ziņā es to saucu par atbalstu. Ka atbalsts īstenībā ir bijis vissvarīgākā lieta manā skolotāja darbā. Un atbalsts tādā ziņā, ka izejot no tās situācijas, ka ka īstenībā, ja misija ir tā vīzija par to, ka katrs bērns var, un katrs bērns, tiesīgi var sasniegt augstus sasniegumus, bet tas, ko es tur te visā redzēju, bija to, ka ne katrs bērns arī zina īstenībā, ka viņš var, un arī ne katrs bērns arī ir spējis arī noticēt to, ka viņš var, un arī ne katram bērnam ir bijis tā iespēja, ka viņam kāds ir noticējis, ka viņš varētu. Un par to atbalsts īstenībā tādā veidā arī sanāk, ka tas ir mans skolotāja modelis, kā es biju strādājis, un īstenībā arī kā es cenšos strādāt arī tagad savās jaunos profesionālajās gaitās, ir to, ka atbalsts ir bijis vajadzīgs gan man, ka īstenībā, ka es zinu, ka man ir nepieciešams atbalsts, ka es māku paprasīt atbalstu, un ka īstenībā saņemot arī to drosmi palūgt kādam atbalstu. Un te jāatzīst arī sev tas jautājums, vai es īstenībā, vai es gribu izdarīt kādu lietu, vai es vispār negribu, vai arī nevaru. Un ap šīm lietām, kas arī ir grozījusies tā man skolotāja darbība, saprast to, ka es saku, cik īstenībā grūti šī lieta ir paprasīt atbalstu, vai arī saņemt atbalstu. Un kādā veidā, kas es to domāju, tas arī bijis man arī pats izaicinājums, jo, arī, kad esmu redzējis vienkārši man tā rīku kastīte, īstenībā tas bijis pa man izaugsme, cik lielā mērā man bijis jāprasa atbalsts gan cilvēkiem, kas ir misijas komandā, lai saprastu tās lietas, kāpēc man tad īstenībā šī lieta neiet. Man taču it kā viss ir, ka es saku, man ir skaidrs, ka es saku, ko man mācīt, man ir skaidrs, ka es saku, kas apmēram notiek tajā klasē, bet kaut kā, kas tad ir tas trūkstošais elements, un tas bieži vien īstenībā trūkstošais elements ir bijis vai nes. Attiecīgi, bērni klasē šajā brīdī ļoti stipri sarunājās, attiecīgi nepildu uzdevumu, un es kļūstu dusmīgs. Bet par ko tad dusmas ir? Ka es saku, es dusmojos par to, ka bērni dara to, ko viņi dara, vai kaut kāda tā problēma, ka esmu dusmīgs par to atrodas attiecīgi manī pašā. Un tad beigās, ka es saku īstenībā, tas jau ir par to, kā es šīm lietām reaģēju. Un tad man ir jautājums par to, vai es esmu iedevis viņiem visu nepieciešamo, lai viņi varētu klasē strādāt. Un tas tā, iesākumā, ka kādā veidā es redzu to savu skolotāju darbu, un ko šie 2 gadi ir devuši man, un ko es daru šobrīd. Šobrīd es strādāju farmācijas uzņēmumā GlaxoSmithKline, un, ja runā par nosaukumu, tad esmu tādas programmas dalījumies kā nākotnes līderu programma, un, kas ir attiecīgi starptautisks uzņēmums, un viņa mēģis piesaistīt, talantīgus cilvēkus, kas varētu iespējams kādreiz tālāk nākotnē ieņemt kādas vadošas pozīcijas. Bet, runāsim par ko es daru. Pieņemsim, pagājušajā nedēļā skatoju vadīju apmācības par to, kā pārdošanas pārstāvjiem lietot šādus ierīces kā iPads darbībā. Un kad arī jautājums, ka cilvēki īstenībā, kaut arī visi pieauguši, it kā motivācijas kastīte, motivācija līdz kārtībā, cilvēki motivēs strādāt, proti viņi arī tā kā, kas ir darījis savu darbu, un zināšanas tikai viņam arī ir. Bet tieši runāt par IT zināšanām, attiecīgi līmeņi tur ir tādi, kas vienkārši lieto savu Android telefonu vai iPhone telefonu bez problēmām, un cilvēkam īstenībā varbūt tehnoloģijas netik ļoti nāk pie sirds. Un arī tur es varu redzēt, ka arī visas šīs lietas, ko esmu darījis misijā, dažādā veidā, ka izveidojot kaut vai tajā mācību dienā, dažādās iespējas, kā cilvēki var palūgt šīs lietas, paprasīt atbalstu, uzdot jautājumu un iedot viņam to tieši mehānismu, kādā veidā viņi to var izdarīt. Jo ne visi no mums ir gatavi, kurā brīdī pacelt roku un uzdot savu jautājumu, tāpat kā mēs lielākā daļa šobrīd arī noslēgtās pozās, jo mums ir attiecīgi situācijas, kurās mēs jūtamies ērtāk, un situācijas, kurās mēs nejūtamies tik ērti. Un tad tas, kā es redzu tādu mācību situāciju, ir, ka es redzu tos mehānismus, kā cilvēks tiesīgi var izteikties un darboties mērķa vārdā.
vai mērķis šobrīd ir apgūt kādā veidā, varam noteikt diskriminantu kvadrātu vienādojumam, mācījis matemātiku, ka tur ir vajadzīga formula, ka tur ir vajadzīgi tie soļi, bet ko darīt, ja pieņemsim, es īsti nesapratu, ko nozīmē tas D, un man ļoti skaidrs, ka visiem cilvēkiem tagad tik paskaidros, kas tas D ir. Un tad jautājums, kādu vidi izveidoja? Vai ir iespējams paprasīt to jautājumu? Vai attiecīgi, būs, ka es esmu apsmīgs, es to jau 5. reizi stāstīju, kas tas burts D tajā visā ir. Tas būtu tā kā par to, kādā veidā, tās lietas, ka es saku un atbalsts sasaistās kopā ar to, ko es daru, un kādas sasaisties skolotāju darbā. Ja precīzāk varētu arī pastāstīt arī par to, kas bija izaicinājumi, ko es redzēju tieši skolas laikā. Un tas bija īstenībā arī kas par šo te, kas drosmi, ja pieņemsim, man 5. 6. klasē matemātika, kuras mācīju, un 7. 8. Mūs, ka 1. gadā 5. un 7. 2. gadā 6. un 8. Tur es redzēju to lietu tādu, ka 5. 6. klases tāds vecums, kad pazūd motivācija mācīties matemātiku, un tas ir, kas saka, vairākās vietās redzēts, ir, ka tāda lieta tā notiek. Un tas redzēju kā savu uzdevumu, kādā veidā es varētu palīdzēt šiem cilvēkiem nepazaudēt to vēlmi mācīties matemātiku un arī nepazaudēt to pārliecību, ka es varu kaut ko izdarīt matemātikā. Kā mēs 7. 8. klasi, jau pusauģu vecums bija tā lieta, kur man vajadzēja vairāk strādāt ar to, kā es varu atgūt pārliecību par to, ka īstenībā matemātika nav priekš manis, ka īstenībā es varu kaut ko izdarīt matemātikā. Un tādas konkrētas metodas, kas ir grūti pateikt. Tur tev, ka man bija tas līdzīgi kā Lienai tā lielā laime, ka es varēju strādāt diezgan mazās klasēs. Lielākā klasa, kurā es strādāju, bija 18 cilvēki. Līdz to es varēju diezgan šīs atbalsta lietas piedāvāt tiem skolniekiem individuālā veidā. Pieņemsim, organizējot 6. klasē darbu, ka visu laiku strādā mazas tā kā saliņas ar 4 cilvēkiem, un tur jau dabīgā veidā izveidojas grupa, kur attiecīgi vismaz kāds no bērniem var viens otram paprasīt atbalstu. Un te bija, ka viņi 4 grupā nevar saprast, ko attiecīgi darīt ar konkrētu uzdevumu vai konkrēto mērķi, kas viņiem ir iedots, attiecīgi tad ir iespēja mana palīdzība. Un šādā veidā, ka es ieviešu šo atbalstu mehānismus arī, kas gāju uz to, lai attiecīgi gan 5. 6. klase tajā vecuma posmā nepazaudē to vēlmi mācīties matemātiku, 7. 8. klase varbūt atgūt to vēlmi. Un tur stāsta dažādi par to rezultātu. 5. 6. klasē, nerādīšu to bildi, bet beigā rezultātā bija tas, ka, kas bija apraudājis no tā, kādā veidā 6. klases skolnieks izteica to pateicību par to, kas ir noticis. Viņas uztaisīja tādu krekliņu, kur bija rakstīts imants, un tur bija kaut kas skaists, ko var uzrakstīt virsū attiecīgi pie katra no tiem burtiem klāt. Un attiecīgi tā, bērnu pateicība par to, ka īstenībā viņi ir novērtējuši to, ka es esmu nācis viņiem klāt, ka es esmu ar viņiem ieguldījies un ka esmu viņiem tādā veidā darbojies. Ar 8. klasi savukārt bija interesanti, ja tā ir audzināmā klase arī bija, kuras kopā ar savu kolēģi, kas jau strādāja skolā, audzinājām šo klasi. Un tur lielākais izaicinājums bija par to, kā atgūt to pārliecību, ka es varu kaut ko izdarīt matemātikā. Un tas ir arī par to, ka es jūtos droši šajā klasē, ka es varēšu dabūt atbildi savu jautājumu. Un tad man tieši nesen man bijusī kolēģi atrakstīja arī ziņu par to, kā meitenes šobrīd vienā ekskursijā runājuši par mani, un tas ir, ka Dianai, ka vienai no meitenēm ļoti pietrūkstot vīrieša, kuru var pastrīdēties un kuru var neklausīt. Un tad, tā kā, pa lielam, ka es varbūt varētu domāt, ka es gribētu, lai viņi atcerās to, cik brīnišķīgāja matemātikas stundās. Bet tad savukārt man varbūt šis sakāmais pasaka ko vairāk par to, ka viņi attiecīgi redzēja cilvēku, ar kuru viņai bija kontakts, un kura kaut arī, lai tas bija kontakts, lai pastrīdēties un neklausīt, es domāju, kā pieaudzis cilvēks var strīda jautājumu pacelt varbūt vairāk matemātikas gaisotnē un ļaut viņai pastrīdēties ar mani, kas ir kaut kas saistībā ar matemātiku. Un tas būtu arī tā kā, būtu arī veids, kā es varētu pielikt šobrīd punktu pie tā, kas ir bijis tas, ko esmu darījis skolā.